Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta ģensitīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Es jūs tagad gribu iepazīstināt ar Matija Pahriani, kurš ir uzskatīts kā pasaules lazdu riekstu karalis. Čau! Čau, Mārtiņš! Čau! Mana uzņēmuma galvenais birojs arī atrodas šajā ēkā. Ceru, ka tu to izbaudīji. Izbaudīju pat ļoti. Es apzināti izvēlējos izveidot biroju vienā ēkā ar šo skolu, jo tā ir lieliska iespēja satikt šefpavārus, žurnālistus un visus, kurus interesē itāļu virtuve. And the students have everyday contact with you. Yes. Un ikdienā satikt studentus no visas pasaules. Jā, un pastāstīt viņiem, piemēram, par Brontes pistāciju riekstiem. Tevi daudzi pazīst gan kā itāļu lazdu riekstu karali. Hazelnut King. Jā, jo beidzot universitāti rakstīju diplomu darbu par lazdu riekstu eļļu. Sākumā tas bija kā joks, kas izvērtās nopietnos eksperimentos ar eļļas iegūšanu arī no pistāciju riekstiem, mandelēm un citiem riekstiem. Do some experiments with the university, extracting oils from pistachio, almond, etc. This was fantasies during the night. Tās bija vienas nakts fantāzijas. Es sev jautāju, kāpēc ārpus Itālijas, piemēram, Francijā vai ASV, lazdu vai pistāciju riekstu eļļai ir laba slava un to uzskata par izsmalcinātu eļļu, bet Itālijā to lieto tikai cepšanai. Fat, prestigious oils, and in Italy, when we talk about seed oil, we talk about oils to fry something. Un es sev teicu, labi, mainīsim to, jo mums Itālijā ir ļoti, ļoti labas izeivielas. Šie ir ļoti īpaši pistāciju rieksti, kas nāk no Sicīlijas. Tur augsne ir bagātināta ar etnas vulkāniskajiem minerāliem, tādēļ Sicīlijas pistācijām ir īpaša garša un tās skaitās pasaulē dārgākās pistācijas. Iztēlojies, ka Itālijā Toskānā ir parks, kurā aug arī pasaulē dārgākie zemes rieksti. Es arī tos izmantoju eļļas spiešanai. Tev ir arī mandeles. Jā, mandeles man arī ir. Es sadarbojos ar vairākiem audzētājiem, taču galvenais padomdevējs eļļas ražošanā man ir Corrado Sensa no Sicīlijas. Manuprāt, viņš ir arī itāļu konditorijas karalis. Viņš man palīdz izvēlēties pareizās mandeles. The king of the Italian pastry chef, in my opinion, which is Corrado Sensa in Sicily, he is helping me to choose the right almonds. And then you have Un te tev ir arī lazdu rieksti, kas tev atnesa pasaules slavu. Tie ir kultivētie Piemontas lazdu rieksti, kurus šobrīd uzskata par pasaulē labākajiem lazdu riekstiem. Īstenībā lazdu riekstu noslēpums meklējams grauzdēšanā. Grauzdēšanas laikā atklājas visas riekstu garšas īpašības. The real secret is the roasting level, because when it's raw, the roasting level is what get out the flavor. Yes. Tāpat ir ar kafijas pupiņām. Tieši tā. Absolutely, like a coffee bean. I tell you how is difficult to do what I'm doing. Es tev izstāstīšu, cik dažreiz ir sarežģīti strādāt šajā jomā. Iztēlojies, ja mandeles no Kalifornijas tiek apgrauzdētas Itālijā. Es drīkstu uz etiķetes rakstīt, ka tas ir Itālijas produkts. Tā ir drāma. I can write on the almond paste products of Italy. Yes. It's a drama. Ja tu vēlies nopirkt pistāciju riekstus, tev nav garantijas, ka tie patiešām nāks no tās saimniecības, no kuras tu pasūtīji. Kuriozi, vai ne? Will come really from that field, from that story. So I tell you, because it's curious, what I did is... Ko es daru? Es uz katras pudeles etiķetes rakstu katras saimniecības nosaukumu un saimnieka vārdu. Šīs pistācijas nāk no Kaudulo kunga saimniecības. Kaudulo ir cilvēks ar savu seju un pistāciju plantācijām, un tā es daru ar visām eļļām. With the plantation, and the same for all the oils. Concerning the almonds, Runājot par mandelēm, es katru saimniecību apmeklēju kopā ar Corrado Sensu, un mēs kopā meklējam labākos riekstus. Tas ir vienīgais veids, kā nosargāt kvalitāti un būt godīgam pret pircējiem un pret sistēmu.
Cosa può essere più buono di questo? No more emotion. Cosa può essere più buono di questo? Voilà.